Vispār vēlos būt nedaudz atklāta ar jums. Pēdējās dienas ir bijušas tik crazy mājās. Ir tik grūti būt vienam vecākam, būt vienai pašai. Jā, ir auglīte, kas atnāk, man palīdz šad tad, bet tas nav tas pats. Tas nav tas pats. Jā, būt tas cilvēks visu laiku blakus. Pēdējās dienas ir bijušas ļoti grūtas, jo meitai izlīduši pēdējie apakšā zobiņi. Viņai ļoti sāp. Viņa saka 1000 reizes mammu dienā. Visu laiku nāk man līdzi. Vēl nesen redzēju vienu video, kur viena mamma dēva savam dēlam konkrētas lietas, tur tamponu, skuvekli, zobrastas normāli, kosmētikas to spanžiņu, vai vienkārši tonālo, vai skropsatušu, un jautāja, kas tas ir. Un viņš rādīja, kas tas ir, ko ar to dara, ar tādu nozīmi, ka tā mamma nekad nav viena, ja tas bērns zina katru, ko ar to lietu dara. Un šajā momentā, šīs pēdējās 3 dienas, es jūtos tieši tāpat. Es nevaru pasēdēt toldē vien pati. Es nevaru vispār neko izdarīt viena pati. Man lielākais miers ir tagad, jo man meita guļ. Pozitīvākā ziņa šodien, kad mana meita ir vesela un viņa var atgriezties dārziņā. Un tas nozīmē, ka man būs vēl vairāk stundas vienai, kuras varēšu mācīties, jo man ir tik daudz iekavēti darbi universitātei, varēšu pastrādāt, varēšu pafilmēt, varēšu daudz ko padarīt, beidzot pabūt ar sevi, palasīt grāmatu, klusumā, mierā. Ir ļoti grūtas šīs dienas, bet šī pozitīvā ziņa, ka bērns var atkal atgriezties skolā, jo viņai ir tik daudz enerģijas un viņai tik ļoti pietrūkst draugi, citi bērni, kas ir saprotami. Viņa ir bērns, viņai vajag to, un es esmu priecīga, viņi ir priecīgi, mēs visi esam priecīgi, bet ir grūti. Un es vēlos atgādināt arī tev, mamma, arī tev tēvs, kurš tagad šo skatās, vai arī tu jaunieti, kurš kādreiz būsi vecāks. Ir grūti, bet tas viss stabilizējās, un es vēlos jūs motivēt nenokārt degunu un vienmēr meklēt šos risinājumus, kā šo ikdienu, šo mammu atrast kaut kādā pozitīvā veidā. Vēlos, mana ideja ir tagad vairāk ar jums dalīties, ko es daru ikdienā ar meitu, lai tādā veidā filmējot to atkal darot, aizpildītu laiku mums, atkal dotu šo sajūtu kopā būšanu un iedotu idejas jums, jo es zinu, ka daudziem no jums nemaz nav šīs idejas, ko darīt ar bērniem. Un es uzskatu, mans vislielākais pluss ir tas, ka es mācos saistībā ar šo tagad, un es varētu jums iedot ne tikai tādas parastas idejas, kas ir no Pinteresta, bet varbūt idejas, kāpēc tas ir svarīgs bērnam. Es jau iesāku esmu ielikusi vienu rīlu iekšā Instagramā šodien ar storiju. Varbūt man tas ir jāieliek apakšā tā kā zem rīla, tā kā, ko es esmu salikusi storijos, lai tas paliek jums kā atgādinājums. Un atgādinājums man pašai, kāpēc ir svarīgi ar bērnu gatavot. Man šķiet tā ir vislabākā aktivitāte, ko tu vari darīt kopā ar bērnu. Un arī tev kā vecākam, varbūt kuram nepatīk gatavot, šādā veidā jūs varētu iemācīties kopā to darīt. Tā kā jā, gribēju vienkārši ielikt tādu realitāti, ka ir grūti, ir emocionāli grūti. Es gribu, let's be real, es gribu nereāli iziet ārā patusēt, es gribu meiteņu vakaru, es gribu
apsēsties kaut kur ar draudzenēm, parunāt, paklačot, nākamajā dienā aiziet uz spā, izstaigāties, aiziet pahaikot kaut kur, pabūt ar sevi. Es nespēju sagaidīt, kad es atkal varēšu iedot sev tādu laiku, jo tas ir vajadzīgs jebkuram vecākam, dodam sev šo laiku, jo pēc šādiem laikiem mēs varam tikai vēl vairāk sevi dabūt lielākā enerģijā. Tā kā, jā, mazais updates, mazais atgādinājums jums, kā ir šīs grūtās dienas, bet pienāk arī šis baltais gals, tuneļa gals, un viss ir kārtībā. Un domājam pozitīvi, lai arī cik grūti būtu, jo vakar es tiešām sēdēju šādi un rakstīju mammai, ka man vairs nav spēka, man ir grūti, ir tiešām grūti. Bet es esmu šajā rītā piecēlusies ar jaunu spēku, jaunu enerģiju, jaunām domām. Un šī diena ir pavisam citādāk iesākusies, jo es aizgāju gulēt ar sarunu ar meitu, ka rīt mēs pieceļamies ar jaunu dienu, jaunām emocijām, mēs klausam mammu, mēs neneķojamies un mēs varam visu sarunāt. Un diena būs brīnišķīga, un mana mīļā meitiņa būs atpakaļ. Un jā, šāda rīts iesākās, pagaidām viss ir fine, un es zinu, ka viss būs labi. Un vēl grūti bija tas, kad man tieši pirms mēneša reizēm sievietēm ir šis pirms mēneša reizēm, ka viņas paliek varbūt tādas dusmīgākas, pašām kaut kas riebjās, grib pasēdēt mierā pāris saldējumu, bet nevar, jo kāds rauj no tavām rokām, kaut gan pašam maziņam ir savs saldējums, bet viņš grib mammas saldējumu. Un man vēl sāpes zobs. Un ir arī šādas dienas. Nevienmēr viss ir skaisti, bet tas viss ir labi, un ar šo es vēlos atstāt, kad tu neesi viena, tad pilnībā neesi vienīgā, kur šādi jūtās, un ja tu tā jūties, tas viss ir fine. Tā kā pacelgam galvu augšā, smaidu uz sejas un dodamies dzīvē tālāk. Tā kā, bye!